vajag arī atcerēties, ka ir svētku reizes un svētkus vajag svinēt. Man grūti spriest par to, kas notika 90 gadus atpakaļ. Redzat, uz šodien faktiski viss ir izmainījies. Nu, protams. Mums ir tāda siltuma sajūta par to, ka fakultātē tomēr ir 95 gadi. Tas ir viens tāds kārtīgs, liels cilvēka mūžs. Tie ir izaugsmes gadi. Mēs esam milzu auguši. Tas ir ļoti būtiski. Šī izaugsme ir notikusi pareizā virzienā un ļoti efektīva un ātri. Mēs varam būt lepni. Fakultātē tas nav liels vecums 95 gadi. Tas ir gandrīz gadsimts. 19. gadā 16. septembrī Latvijas Augstskolas organizācijas komisija apstiprina lēmumu par veterināru medicīnas fakultātes dibināšanu. Augustu Kirhensteinu ievēl par docentu. Viņš lasa lekcijas mikrobioloģijā, piensaimniecības bakterioloģijā un mājadzīvnieku infekcijas slimībās. Augusta Kirhensteina interešu loks ir ļoti plašs. Neatlaidīgi viņš turpina baktēriju iekšējās uzbūves un attīstības pētījumus. Mums ir tādi vairāki posmi no 19. gada līdz kara laikam, kad mums mainījās visa iekārta. Tikko tūliņ pēckara, kamēr nāca jaunā profesūra, jaunie docētāji, kuri katrs ar savām zināšanām pienesa veselu bagātību. Tā laika veterināra ārsti, man jāsaka, bija ar ļoti plašām zināšanām. Tūliņ pēckara, kas ir skaidrs zināms, kamēr atjaunojās, kamēr telpas, kamēr iekārtas, kamēr vispār kaut kas bija, kamēr nāca jaunā profesūra. Jauns ēku komplekss Lauksaimniecības akadēmijai Jelgavā. Veterinārā fakultāte. Maketa vietā dzīvnieks. Tieši auditorijā. Klīnika, protams, pie fakultātes. Rāms jērs, nevaislas bullis. Vispārējais tonus šai pacientei izcils. Atgremošana rit normāli. Jelgava kļūst par zinātniskās domas centru mūsu laukiem. Gada laikā mums ķirurģijas nodaļā ienākuši 100–112 lielie pacienti. Būs vēl 800 mazie pacienti. Veterināru medicīnas zinātnei šobrīd un vispār zinātnei šobrīd ir pienākuši grūti laiki. Uzrošanos apgalvot, ka veterināru medicīnas zinātnei sevišķi grūti.
ticu, ka šis noslēptais sadarbības līgums plauks un zelts. Jā, tas notika jau no 1964. gada, tik līdz atbrauc uz Jelgavu mūsu fakultāti. Cienījumās veterinārmedicīnas fakultātes sievietes. Starptautiskās sieviešu dienas svētkos jūs sveic Otto Janovskis. Tā kā jau 10. gadu esmu pensijā, tad kopējais iespējas par jums, dārgīgajām, nenogurstošajām, laipnajām un sirsnīgajām sievietēm, ir man saglabājies toreizējais. Mums jāpanāk, lai sievietēm tiktu pavērts plašs ceļš uz vadošajiem orgāniem no apakšas līdz augšai. Mēs tiekam galā. Mums ir ļoti spēcīgi vetārsti. Veterināra medicīna strādā Eiropas līmenī. No veterināra medicīna attīstās gods godam. Ir profesionālās iemaņas un zināšanas. Jāturpina specializācija kāpasugām, tā arī pa, teiksim, veterinārām disciplīnām. Bez šīs profesijas, bez šiem speciālistiem tautsaimniecība nav iespējama. Tā ir profesija, kas bija, ir un būs. Manuprāt, pēdējos gados veterināra medicīnas fakultāte ļoti strauji attīstījusies. Mums vajag cilvēku resursus. Mēs ļoti priecājamies par jauniem kolēģiem, jo viņi ienes jaunas vēsmas gan zinātniskajā darbā, gan arī studentu apmācībā. Protams, mums liela uzmanība ir jāpievērš jaunu kadru piesaistē un faktiski arī jaunu jomu attīstībā un jāsako līdz arī pasaules tendencēm, protams. Potenciāls ir labs. Jāmeklē arī komanda. Ļoti gribētu, lai mēs daudzās jomās būtu Baltijas valstīs vadošie. Jā, īstumā, kāpēc ne pasaulē? Mēs jau esam spēcīgi un patiesībā arī mēs varam būt vēl labāki un es domāju, ka mēs arī būsim labāki. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka noteikti. Labākais būtu, lai studējošie būtu motivēti. Noteikti turpināt sevi izglītot un papildināt savu zināšanas un nekad neapstāties šajā sevis izglītošanas sfērā. Kad tevi nostāda vienu pret vienu, tad tu sāc domāt, ko tev pasniedzējs mācīja un kas tev vēl jāmācās. Nekas nevar būt svētāks, kā sniegt palīdzību slimam dzīvnieciņam. Docētājiem ir jāprot aizraut studentus. Studenti gudri. Pacietību un tādu izteiktu zinātkāri. Vairāk jāmācās. Mums jārada šeit Latvijā konkurēt spējīga veterināra medicīnas zinātne. Nebaidīties šaut uz zvaigznēm. Tas nekas, ka trāpa mēnesī. Varbūt kādreiz trāpīs zvaigznēs. Turpināt iesākto attīstības ceļu. Būt aizrautīgiem savā darbā. Mēģināt savā dzīvē un savā darbā ienest visu to progresīvāko, kas mūsu sabiedrībā parādās. Fakultātei jāiziet certifikācija mūsu vetārstu vidū. Starp vetārstiem, lai būtu atzīstamība. Tad mēs būsim kārtīgi fakultāti. Būt koleģiāliem, tas pats svarīgākais, būt koleģiāliem un erudītiem savā jomā un arī visās citās jomās, ne tikai veterināra medicīnā. Tā labā padarītā darba sajūta ir neatsverams gandarījums, un es novēlu katram mācību spēkam, lai viņš tiešām
šo gandarījumu izjūt, lai viņš izjūt šo mīlestību attiecībā pret studentiem un pret saviem kolēģiem, un lai viņš arī saņem pretī to no studentiem un saviem kolēģiem. Un tad jau pārējais viss notiek pats par sevi.